Kā jau jūs visi labi zināt, tēma, ko mēs šo pēcpusdienu pārdomāsim, ir izraisījusi diezgan lielas diskusijas 7. dienas adventistu draudzē. Un es nerunāju par šo tēmu, lai izraisītu vēl lielāku polemiku vai pat to uzsāktu. Iemesls, kāpēc es runāšu šovakar par tematu, kā Kristus dzīvoja, ir tikai viens. Ja mēs varētu saprast, kā Kristus dzīvoja, saskaroties ar kārdināšanām viņa laikā un viņa dzīvē, varbūt mēs varētu saprast, kā mums rīkoties šodien. Taisnošana ticībā ir mūsu pārunu tēma, un vienīgais iemesls, kāpēc es runāju par to, ir tāds, lai zinātu, kā Kristus kļuva taisnots ticībā, lai saprastu, kā tas darbojas manā dzīvē. Tāds ir mērķis un tēma šīs dienas pārunām. Atšķirsim Filipiešiem 2. nodaļu, mēs sāksim tur. Ja jums ir tikai 10 minūtes, lai kādam pasniegtu Bībeles stundas par Dievu plānu un Jēzu Kristu, tad te ir jauks teksts, kas aplūko visu Kristus inkarnāciju no paša sākuma līdz beigām pāris 10 pantos. Filipiešiem 2. nodaļa, sākot no 5. panta. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzu. Ja man būtu jāizvēlas tikai viens pants no visas Bībeles kā tēma visai šīs nedēļas nogalei un šai runai, tad tas būtu šis. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzu. Draugi, ja mums varētu būt Kristus prāts, ja mēs domātu, kā viņš domāja, reaģētu, kā viņš reaģēja, runātu, kā viņš runāja, rīkotos, kā viņš rīkojās, mums būtu atrisinātas 1000 problēmu, vai ne? Mums 1000 grūtību būtu atrisinātas. Mums par to jālūdz. Es pats pilnībā nesaprotu šo pantu, bet es to gribu. Un mums ir jālūdz, lai saprastu, kā iegūt Kristus prātu. Ja mums būtu Kristus prāts, draugi, mēs nokļūtu tev mājās ļoti drīz. Un es jūs aicinu pārdomāt šo pantu ļoti nopietni, lūdziet par to un lūdziet, lai jūs saņemtu šo prātu. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visus mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Vai tas nav iespaidīgs teksts? Man ļoti patīk šis teksts un jo īpaši 11. pants. Vai būs diena, kad visi apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs? Šī diena ir kādi 1000 gadi nākotnē. Visuma radītājiem būs vēl jāpiestrādā, lai šo tekstu piepildītu. Būs jānobeidz šīs pasaules vēsture. Būs jāvelta kāds laiks debesīs, lai atrisinātu dažādus jautājumus. Būs jānotiek otrai augšām celšanai, kurā jebkurš, kas dzīvojas uz planētas kopš pirmās dienas, milzīgā panorāmas skatā redzēs lielās cīņas skatus. Un visa šī procesa beigās visas mēles apliecinās nevis mīlestību, tā tur nav teikts, bet apliecinās, jeb atzīs, jeb paziņos, ka Jēzus Kristus ir vienīgais kungs, kungam Dievam par godu. Un es gaidu to dienu, kad pēdējais, un es ticu, ka tas būs pats Sātans, kas noies gar lielo balto Dieva troni, nokritīs uz ceļiem un teiks, tevis izvēlētais veids, kā tu to dari, ir vienīgais veids, kas padarīs universu drošu. Mans veids ir bankrotējis. Visžēlsirdīgākā lieta, ko tu vari izdarīt manā labā, ir pārtraukt manu eksistenci. Kad šie vārdi izskanēs no Sātana lūpām, univers būs glābts uz visiem laikiem, un tā būs vieta, kur tu un es varēsim dzīvot bez jebkādām bailēm par atkārtotu sacelšanos. Es gaidu uz 11. panta piepildīšanos. Bet 11. pants nepiepildīsies, ja kādas citas lietas pirms tam nenotiks. Atgriezīsimies pie 7. panta. Tur latviešu 65. gada tulkojumā ir teikts, bet sevi iztukšoja, un arī grieķu tulkojumā ir teikts tieši tāpat.
Tās arī būs mūsu pārdomas turpmākos brīžus, no kā tad Kristus sevi iztukšoja. Izdevums materiālos esmu uzskaitījis 5 lietas, un mēs ļoti detalizēti aplūkosim šos pantus. Pirmais ir visvarenība ar nozīmi viss spēks. Atveriet Jāņa evaņģēlija 5. nodaļu un 30. pantu. Mēs lasīsim ļoti īpatnēju tekstu. Tādi vārdi, ko mēs tūlīt lasīsim no Jēzus, nebija sagaidāmi. Jāņa evaņģēlija 5. nodaļa un 30. pants. Es no sevis nespēju darīt nekā. Vai jūs spējat iztēloties, ka Jēzus saka kaut ko tādu? Vai tas maz ir iespējams, ka kaut kas tāds nāk pār viņa lūpām? Kas ir Jēzus? Vai viņa sākums ir mazs bērniņš Bētlemē? Kas viņš bija pirms nāca uz šo zemi? Viņš bija Jahve, Jehova, radītājs. Kad jūs lasāt vecajā derībā, kad Jehova runā vai dara kaut ko, vai Jehova jebkad saka, es no sevis nespēju darīt nekā? Es nekad neko tādu neesmu lasījis, bet Jēzus, kas ir Jehova, saka, es no sevis nespēju darīt nekā. Un tad viņš turpina, es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Īpatnēji vārdi nāk no Jēzus lūpām. Kas notiek? Cik liels spēks jums ir? Vai jūs varat izdarīt daudz lietas savā spēkā? Tanī dienā, kad jūs spēsiet likt savai sirdī pukstēt, jums būs kāds spēks. Draugi, mums nav nekāda spēka. Mēs knapi varam izdzīvot ar tām spējām, kas mums ir dotas kā dāvana no pārdabiskā spēka avota. Mums nav spēka izdzīvot, mums nav spēka, lai liktu savai sirdī pukstēt. Jēzus nāca, lai dzīvotu tā, kā mums, cilvēkiem, ir jādzīvo, bez spēka, atkarīgs no spēka, kas tiek iegūts no ārējiem avotiem. Jēzus nāca, lai dzīvotu tā, kā man un tev ir jādzīvo. Kā mēs šī pēcpusdienā strādāsim, redziet, izdales materiāls, ko es iedevu, ir nedaudz biezāks. Jūs ievērojāt, ka konspektā ir romiešu cipari un burti. Ja jūs atverat lapusi, kur ir Elenas Vaitas citāti, jūs atradīsiet romiešu numurus un burtus, kas atbilst numerācijai konspektā, un jums būs iespējams sekot, kuri citāti atbilst plāna punktiem konspektā. Mēs sāksim ar 1a, tas notiek tad, kad Jēzus ir laivā Galilejas jūrā ar saviem mācekļiem, un viņi ir pārliecināti, ka viņi grimst un tās ir beigas. Bet ne jau dievišķās vispēcības dēļ viņš palika mierīgs, ne jau kā zemes, jūras un debesu kungs, viņš varēja netraucēti dusēt. Nē, šo varu Jēzus bija nolicis, jo viņš saka, es no sevis nespēju darīt nekā. Viņš uzticējās Tēva visspēcībai. Jēzus mierīgi gulēja ticībā, Dieva mīlestībai un rūpēm, un tā vārda spēks, kas apklusināja vētru, bija Dieva spēks. Kad Jēzus sacīja klusu mierā, tas nenotika viņa paša spēkā, kad jūra apklusa. Tā bija lūkšana, ko viņa tēvs debesīs atbildēja, jo viņš bija nolicis malā to dievišķo spēku, kas viņam bija kā Jehovam. Tagad viņš uzticējās sava tēva varenībai, jo tas ir vienīgais spēka avots, kam arī mēs varam piekļūt. Mēs uzticamies sava tēva varenībai. Jebkurā lietā mūsu ikdienas dzīvē, mūsu garīgajā dzīvē, kā arī attiecībā uz mūsu mūžīgo dzīvību, mēs uzticamies mūsu tēva varenībai un spēkam. Un Jēzus atnāca, lai dzīvotu tādos pašos apstākļos, kā man un tev ir jādzīvo. Un tā viņš dzīvoja ticībā. Un tas ir pamats tam, kā Jēzus dzīvoja. Viņš dzīvoja ticībā, ne ar zināšanām, ne ar spēku, bet ticībā. Otrais punkts konspektā – atmiņas par pagātni. Mums nemaz nav jāapskata Lūkas evaņģēlija 2. nodaļas 52. pants, jo jūs jau to zināt. Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Kā visu varenais Jehova var pieņemties gudrībā, ja viņš to nav nolicis pie malas? Paņemiet savus konspektus un atšķiriet otro lapusi, kur ir Elenas Vaitas citāti. Mēs šīs lapusi šķirstīsim turp un atpakaļ diezgan daudz, un tur sadaļā 1b. Vārdus, ar kuriem viņš pats reiz bija uzrunājis Mozu un Izrēlu, tagad viņam mācīja māte.
Viņš ieguva zināšanas tāpat, kā mēs tās iegūstam. Vai jūs spējat to iedomāties? Padomājiet par to. Tas, kas runāja 10 baušļus no Sinaja kalna un rakstīja pats ar savu pirkstu uz akmens plāksnēm, tagad viņam pašam ir jāiet pie savas mātes Marijas un jāprasa, ko nozīmē sabats. Pastāsti man kaut ko par sabatu, kā mēs to ievērojam, kam tas ir domāts. Tāds ir Jēzus, kas nāca uz šīs zemes. Nākamā rindkopa. Visu lietu radītājs apguva tās mācības, ko viņa paša roka bija rakstījusi zemes, jūras un debes plašumos. Es varu iedomāties mazo puisēnu, Jēzu nākam pēc pērkona negaisa un prasām, kas ir tas krāsainais pusloks debesīs, kas to bija ielicis debesīs. Viņš to ielika kā solījumu, ka zeme vairs netiks iznīcināta ar plūdiem. Tagad viņam ir jāprasa savai mātei, kas tas ir. Kad viņš bija 12 gadus vecs, vecāki pirmo reizi aizveda viņu uz templi, kā jau to darīja ar ikvienu 12-gadīgu ebreju zēnu. Un pirmo reizi viņš redzēja, kā tiek upurēts jērs, un šeit ir teikums. Glābējam atvērās viņa misijas noslēpums. Un tagad jautājums. Vai viņa māte pateica Jēzum, kāda ir viņa misija? Viņa to nezināja. Viņa zināja, ka viņš ir Mesija, viņa zināja, ka viņš ir Dieva dēls, bet vai jebkad viņai ienāca prātā, ka viņš karāsies pie krusta un ka romieši viņu tur piesitīs ar jūdu autoritāšu, kurus viņš nāca izglābt atbalstu? Ne uz mirkli, tātad Marija nevarēja iemācīt viņam, kāda ir viņa misija. Vai rabīni Nacaretē pastāstīja viņam par viņa misiju? Nē. Tātad tas nozīmē, ka zēns Jēzus 10 gadu vecumā nezināja, kas ir viņa misija. Viņš zināja to, ko viņa māte viņam bija teikusi, ka viņš ir dievišķa brīnuma rezultātā piedzimis bērns, ka viņš ir nākamais Mesija. Viņa tam ticēja no visas sirds, bet kas viņam bija jādara un kā viņam jārīkojas. Kad Jēzus bija 12 gadus vecs, svētais gars viņam redzot upuri, atsauca atmiņā pravietojumu, ko viņš bija mācījies, būdams mazs zēns, no Jesejas 53. nodaļas. Jērs, kas tiek pievests nokaušanai, un pēkšņi kaut kas it kā noklikšķēja zēna prātā. Tāpēc es esmu šeit sūtīts. Es neesmu šeit sūtīts, lai būtu iekarotājs, kā to man visi draugi saka. Es neesmu šeit sūtīts, lai būtu varonis. Es esmu šeit sūtīts, lai mirtu cilvēku grēku dēļ. Pirmo reizi viņa dzīvē. Tas pastāst man kaut ko ļoti svarīgu. Jēzus nezināja, kas viņš bija un kāda būs viņa misija zināšanu dēļ vai tādēļ, ka viņš to atcerējās. Viņš zināja, kas viņš ir un kāda ir viņa misija, ticot vecās derības pravietojumiem un paļaujoties uz svēto garu. Kā mēs, lai zinām, kāds ir mūsu mērķis? Tieši tādā pašā veidā mums nav nekādu atmiņu par pagātni, mums nav nekādu dievišķu zināšanu, bet mums ir ticība. Tas ir pats galvenais. Viss, ko Jēzus darīja, viss, ko Jēzus teica, bija ticības darbs. Ticības darbs nevis zināšanas, nevis atmiņas, nevis dievišķās atmiņas par pagātni, bet ticot tam, kas ir rakstīts, un ticot svētā gara vadībai jebkurā situācijā. Vai mums ir kaut nedaudz ticības? Ja viņam bija ticība un viņš spēja ticēt, ka ir Dieva dēls un ka viņam ir jāmirst par pasaules grēkiem, vai arī mums nevajadzētu kaut nedaudz ticības, lai ticētu Dievam? Visa pamatā ir ticība. Atkal atgriežamies pie konspekta pirmajā lapas pusē – zināšanas par nākotni, C sadaļa. Atšķirsim Marka evaņģēlija 13. nodaļu, 32. pāntu. Marka 13:32. Vēl viens īpatnējs Jēzus izteikums. Viņš tikko ir pabeidzis vienu pilnu pravietojumu nodaļu, pravietojot par to, kas notiks starp viņa pirmo un otro atnākšanu. Un viņš tuvojas noslēgumam 32. pantā. Bet par to dienu vai stundu neviens nezina. Nu, ir pašsaprotami, ka neviens cilvēks to nezina. Ne eņģeļi debesīs. Nu labi, ja tu tā saki, ka pat eņģeļi nezina. Ne dēls. To jau ir grūti pieņemt. Kā Jēzus kaut ko tādu var teikt? Es nezinu ne dienu, ne stundu, kad es atgriezīšos. Viņš saka, ka tikai Tēvs to zina. Atcerieties, ka viss, par ko mēs lasām, notiek, kamēr Jēzus dzīvo uz zemes kā cilvēks, un ne pirms un ne pēc tam.
Un tieši šī laikā Jēzus nezina, kad viņš atgriezīsies. Bet kā tad viņš zināja visas tās lietas, ko viņš pravietoja pirms īsa mirkļa? Viņš stāstīja par dažādām lietām, kas notiks uz zemes. Kā pravietis zina to, ko pravietis zina? Dievs viņam pasaka. Daniēls neko nezināja, vai ne? Jēzus nezināja visu, jo Jēzus zināšanas par nākotni bija ierobežotas ar to, ko Dievs viņam pateica. Atkal paņemsim mūsu konspektu, un tur Elenas Vaitas citāts, sadaļa 1c. Pirms viņš nāca uz šo zemi, visās detaļās tika izstrādāts pilnīgs cilvēces glābšanas plāns. Mājojot cilvēku vidū, Kristus soli pa solim vadīja tēva griba. Kristus savas dzīves laikā uz zemes neveidoja sev plānus, viņš pieņēma Dievu plānus viņam, un dienu no dienas tēvs viņam atklāja savus plānus. Tā Jēzus zināja nākotni. Es spēju iztēloties tās lūkšanu naktis, un mēs nerunājam par lūkšanu naktīs vispārēji. Jēzus lūdza pēc informācijas konkrētos jautājumos, attiecībā uz to, ko viņam darīt rītdien, dievišķās zināšanas nākamajai dienai. Dienu no dienas Jēzus uzzināja, kas viņam būs jādara. Vai tas neskan līdzīgi tam, kā arī mums vajadzētu darīt? Nākamajā rindkopā ir dziļākais citāts, ko esmu lasījis praviešu gara materiālos. Jēzus ir pie krusta. Pestītājs nespēja redzēt cauri kapa vārtiem. Cerība viņam neatklāja uzvarošo iznākšanu no kapa un nestāstīja, ka tēvs ir pieņēmis upuri. Vai Kristus reiz neteica, noplēsiet šo templi un 3 dienās es to atjaunošu? Vai viņš tam neticēja? Cerība viņam netika piedāvāta, bet viņš iznāca no kapa kā uzvarētājs. Iedomājieties sevi tanī laikā, kad Jēzus un viņa mācekļi gāja no augšstabas uz Ģedzemanes dārzu. Kaut kas īpatnējs notika ar Jēzu. Izlasiet par to laikmetu ilgās. Viņš paklūp vairākas reizes un būtu arī nokritis vairākas reizes, ja blakus nebūtu viņa mācekļu, kas viņu atbalstīja un noturēja. Kas notiek? Kas notiek Jēzum? Grēks uzguļas ar visu smagumu uz viņa pleciem, pārkāpums un agonija. Ko grēks dara un kas ir bīstamāks kā jebkas cits? Mūsu atšķirtība no Dieva. Grēks atšķir no Dieva, un pirmo reizi visā viņa eksistencē Jēzus nevarēja sajust sava tēva klātbūtni. Viņš nevarēja redzēt sava tēva seju. Viņa lūkšana šķita viņam kā tukši vārdi, un viņš bija vientuļš. Kad Jēzus ir dārzā, pat viņa mācekļi iemieg. Viņa tēva nav tur, jo viņš nejūt viņa klātbūtni. Jēzus ir visvientuļākais visā universā, vismaz tāda ir viņa sajūta. Viņš piedzīvo kaut ko tādu, ko es lūdzu, kaut mums nevienam nekad nebūtu jāpiedzīvo. Tā ir otrās nāves pieredze. Viņš iet cauri pilnīgai atšķirtībai no tēva, bez cerības uz izdzīvošanu, bez cerības uz augšām celšanos, bez cerības uz eksistenci. Un Jēzus pie krusta saka kaut ko līdzīgu. Tēvs, es esmu šeit tāpēc, ka tā ir tava grība. Tas nenāktu no manis paša, bet šobrīd es neredzu tavu seju, es nejūtu tavu klātbūtni. Tu esi miljoniem kilometru tālu. Es esmu pārkāpumu nospiests, es esmu grēku nospiests, un es nezinu, vai jebkad redzēšu tavu seju. Un tad Jēzus īsumā saka, Tēvs, tava griba, lai notiek. Vienalga, kāda ir tava griba. Ja tu gribi, lai es atkal pieceļos dzīvs, es pieņemšu to. Ja tu gribi, lai es pagaistu uz visu mūžu, es pieņemšu arī to. Jēzus grib darīt jebko, ko vien tas prasītu, ieskaitot pat pazušanu no eksistences, lai tikai rehabilitētu sava tēva vārdu un izglābtu manu dvēseli. Tik daudz maksā mana glābšana. Glābšana nav lēta. Glābšana ir ārkārtīgi dārga. Kristus prātā, kad viņš cieta, viņas sajūtas bija tādas, ka viņam viss ir beidzies. Un pat cerības viņam nebija, ka viņš iznāks no kapa kā uzvarētājs. Tie visi apsolījumi šķita miljoniem kilometru tālu. Un tad tur viņš bija īstenībā visā tās brutālajā pretīgumā, kas spiedās viņam virsū. Ko tas viss mums šodien māca? Ir tāda dziesma, ka tie, kas ies cauri pašām laiku beigām, iemācīsies dziedāt.
Kas tā ir par dziesmu? Tā ir Mūzes un Jēra dziesma. Atcerieties to gadījumu, kad Dievs teica Mūzum, ka viņš visu sāks no jauna un sāks ar viņu, Mūzu. Atbrīvosimies no visiem tiem dumpīgajiem izrēliešiem. Tas, protams, bija pārbaudas jautājums, un Mūzes teica Dievam, ja man ir jāsāk viss no jauna tāpēc, ka tu iznīcināsi Izrēlu, un par tavu vārdu pagānu tautas, kas visu to vēros, smiesies un rādīs ar pirkstiem, tad izdzēs manu vārdu ārā no dzīvības grāmatas. Mūzes nelūdza pēc nāves uz 3 dienām, viņš lūdza pēc viņa vārda pilnīgas izdzēšanas, ja Dieva vārds netiks rehabilitēts. Jēzus bija gatavs iet tik tālu, lai izglābtu manu dvēseli un attaisnotu jeb rehabilitētu sava tēva vārdu. Ziniet, man šķiet, ka mēs jautājam nepareizi. Kas ir pareizs jautājums? Tas ir labs jautājums, kas nav piemērots laikam. Kas ir labs jautājums? Vai man ir garantija, ka es tieku glābts? Tas ir labs jautājums. Mums ir vajadzīga garantija, ka mēs tiekam glābti. Bet ziniet ko, man šķiet, ka tas ir neatbilstošs laikam. Es domāju, ka mums ir jājautā dziļāks jautājums, kas varētu skanēt apmēram šādi. Vai tas, ko es domāju, runāju un daru, attaisno mana tēva vārdu tā, ka viņš var sakaut sātanu lielajā cīņā? Es domāju, ka tas ir šī brīža jautājums. Jēzus nebija norūpējies par savu glābšanu vai par savu eksistenci. Viņš bija norūpējies par sava tēva attaisnošanu. Mūzes nebija norūpējies par savu mūžīgo dzīvību. Viņš bija norūpējies par sava tēva labo vārdu. Un tad, kad mēs esam norūpējušies vairāk par sava tēva labo vārdu un meliem, ko Sātans izplata, lai tie tiktu atmaskoti, un kad tās būs mūsu galvenās rūpes, tad mēs esam tuvu tās misijas izpildīšanai, ko 7. dienas adventisti ir sūtīti izpildīt. Es ticu, ka tā ir 7. dienas adventistu misija un aicinājums attaisnot Dievu vārdu, pateikt patiesību par viņa raksturu, neskatoties uz to, kas notiek ar mums. Nav svarīgi, vai mēs tiekam glābti vai pazūdam, tas ir mazsvarīgs jautājums. Vienīgais, kam ir nozīme, lai Sātans tiktu gāzt no šīs pasaules vadības. Šobrīd viņš ir labi un komfortabli iekārtojies kā šīs pasaules princis, jo pārāk daudz Dieva ļaužu darbojas ar Sātana metodēm. Mēs pārāk bieži izmantojam Sātana metodes, nevis darām, kā Dievs to dara. Mēs atbalstām Sātanu vienmēr, kad sakām, Dievs, veids, kā tu lietas dari, ir pārāk smags, man nepatīk, kā tu to dari, es to darīšu, kā man patīk. Un tad Sātanam ir tiesības pieprasīt pārvaldīt šo pasauli. Kad mums tā apniks grēks un Sātans, ka mēs būsim gatavi sacīt, viss, ko mēs darīsim un sacīsim, ir tāpēc, lai attaisnotu tēva vārdu, tad es ticu, mēs zināsim Mūzes un Jēra dziesmu. Un kad mēs iemācīsimies šo dziesmu, vēlais lietus līs ar spēku. Es nedomāju, ka tas būs tā pa īstam pirms tam. Es domāju, ka vēlais lietus gaidīs, līdz mēs iemācīsimies Mūzes un Jēra dziesmu. Pilnīga sevis nodošana, pat mana paša glābšana nav svarīgākais jautājums. Svarīgākais ir, vai es saku patiesību, vai es izdzīvoju patiesību attiecībā uz Dievu vārdu un viņa raksturu. Tāpēc es domāju, ka šī rindkopa ir viena no dziļākajām, kādu jebkad esmu lasījis praviešu gara rakstos. Atgriezīsimies pie konspekta 1. lapas puses. Vēl 2 punkti. Visur klātesamība un godība. Es netērēšu laiku, lai pārlasītu šīs rindkopas, jo es domāju, ka šie punkti ir saprotami. Jēzum nebija spējis visur būt klāt, un viņam nebija godības varenības. 5 lietas – viņa spēks, viņa atmiņa, viņa zināšanas uz priekšu, viņa visur klātesamība un viņa godība. No tām viņš sevi iztukšoja. Kāpēc tas ir svarīgi? Atcerieties, ko es teicu no rīta, ka vairums kristiešu pielūdz tādu Kristu, kāds viņš nekad nav bijis, Kristu uz papīra, teologu Kristu, nevis reālo Kristu. Ja jūs uz ielas vienkāršiem kristiešiem pajautāsiet, kā Kristus paveica brīnumdarbus, kāda būs visbiežākā atbilde? Viņš bija Dievs. Viņš paveica brīnumus, jo viņš bija Dievs un viņam bija vara. Kā Jēzus uzvarēja grēku? Tāda pati atbilde. Viņš bija dievišķs, protams, ka viņš uzvarēja grēku. Bet kā ar to, ko mēs tikko lasījām, kur bija teikts, ka viņš šīs lietas bija nolicis malā?
Viņš nelietoja šīs spējas. Viņš nedarbojās kā Dievs. Draugi, lielākā daļa kristīgajā pasaulē tic Kristum, kas neiztukšoja sevi no visvarenības. Kristum, kas neiztukšoja sevi no pagātnes atmiņas, kas neiztukšoja sevi no zināšanām par nākotni. Ja tā ir patiesība, ka Kristum piemita visas šīs spējas, dzīvojot uz zemes, ir tāds teksts, ja nemaldos Jēkaba vēstulē, ka Dievu nevar kārdināt. Kāpēc Dievs nevar tikt kārdināts? Jo nevar taču pievilt Dievu, vai ne? Vai jūs varat apmuļķot Dievu? Vai tad tā nav visas kārdināšanas pamatdoma? Ieva, pamēģini šo augli, un tad tu redzēsi, cik tas būs labs. Jūs tā nevarat rīkoties ar Dievu. Dievu nevar pievilt. Ja Jēzus darbojās ar Dieva, Jehovas apziņu, vai Sātans viņu varētu kārdināt, apmānīt, piemuļķot, vai izspēlēt kādu triku ar viņu? Vai viņš varētu grēkot? Dievs nevar tikt kārdināts. Ja Jēzus darbojās kā Dievs, tad atnākot uz zemi, viņš neuzņēmās nekādu risku, jo viņš nespētu grēkot. Un ziniet, daudzi kristieši tic tam, ka Jēzus nevarēja grēkot. Tas bija neiespējami, jo viņš taču bija dievišķs, viņš nevarēja grēkot. Ja tā ir taisnība, tad visa inkarnācija ir liels teātris ar pirms tam uzrakstītu scenāriju. Jēzus atnāk uz šo zemi jau iegaumējis savu rīcību un tad izpilda visas darbības. Vai būt aktierim ir kāds risks? Nav nekāda riska, jo jūs jau zināt, kā viss beigsies. Jūs zināt, kas notiks, jūs sekojat scenārijām, pasakāt savu sakāmo un noiet no skatuves. Ja Jēzus seko scenārijam, tad viņš neriskē, bet spēlē lielāko teātri, kādu šī pasaule jebkad ir redzējusi, ne ar ko neriskējot. Tādam Kristum vairums kristiešu šodien tic, kaut gan viņi paši to nenojauš. Kristum, kas ne ar ko neriskēja, jo nebija nekā tāda, ko Kristus varētu izdarīt, lai zaudētu savu eksistenci, jo viņš bija visvarens, viņam bija atmiņas par pagātni un zināšanas par nākotni. Vai tas tiešām tā bija? Sātans ir ļoti gudrs. Jā. Reiz Jēzus pēc 40 dienu neēšanas redz kādu gaišu būtni, kas tuvojas viņam pa tuksnešaino taku. Protams, šī būtne ir Sātans, bet vai viņš izskatās pēc Sātana? Nē, ne pavisam. Šī gaišā būtne tuvojas Jēzum un saka: Es esmu Tēva sūtīts, lai atrastu viņa dēlu un informētu, ka gavēnis ir galā. Un tad viņš apstājas un saka: Es laikam kļūdījos. Es biju sūtīts atrast Dieva dēlu, bet tas neesi tu. Paskaties uz sevi, tu esi izmocīts un sapīts, tu neesi Dieva dēls, es kļūdījos. Vai redzi zemē to akmeni? Paņem to un pārvērt maizē, ja tu domā, ka tu esi Dieva dēls. Tas būs pierādījums tam, ka tu esi Dieva dēls. Tas bija pārbaudījums, vai ne? Pierādi, ka esi Dieva dēls. Tu neizskaties pēc Dieva dēla, pierādi, ka esi Dieva dēls. Un tagad jautājums, un pēc tam, kā tas savijās ar Sātana gudrību. Ja Sātans zināja, ka Jēzus zina, ka tas ir Sātans, kas slēpjas aiz eņģeļa ietērpa, vai tad Sātans mēģinātu šo triku izspēlēt? Novērtējiet viņu atbilstīgi, jo viņš ir pietiekami gudrs. Viņš nekad nemēģinātu neko tādu, kam nebūtu nekādas jēgas, lai panāktu sevis iecerēto. Bet, ja Sātans zināja, ka Jēzus nezina, kas slēpjas aiz eņģeļa ietērpa, tad Sātans teica pie sevis: Es Jēzu piemuļķošu, pirms viņam vispār būs iespēja to apdomāt. Viņš ir izsalcis, viņš ir noguris, viņa prāts šobrīd nestrādā skaidri. Es viņu izprovocēšu padarīt kaut ko pārsteidzīgu, kā akmeņu pārvēršanu maizē, pirms viņš vispār to spēs apdomāt. Redziet, tad tam ir jēga. Sātans vēlas Jēzu piemuļķot, viņš mēģināja ar Jēzu izspēlēt šo triku. Un viņš to var paveikt tikai tad, ja viņš zina, ka Jēzum vairs nav Jahves domāšanas un zināšanu. Viņam nav visu zinošā prāta, un tādēļ var viņu apmānīt. Tas ir pirmais iemesls, kādēļ ir nepieciešams saprast to, ka Kristus ir sevi iztukšojis. Ja Jēzum ir kaut vai kāds risks nākot uz šo zemi, un ja viņš dzīvo kā cilvēcīga būtne, un ja inkarnācija ir tāda, kā to Bībele māca, tad Jēzum nebija pagātnes atmiņu un nākotnes zināšanu priekšrocība. Un būs arī otrs iemesls.
Lai aizstāvētu Jēzus bezgrēcīgumu, mēs viņu esam uzcēluši uz tāda kā paaugstinājuma. Viņš bija svētais, viņš bija šķīsts. Vai jūs esat svēti, vai jūs esat šķīsti? Es neesmu. Es varu tos grēka dubļos. Nu, kā lai es runāju ar svētu un šķīstu būtni? Kā lai es ar šādu personu sarunājos? Kā viņš mani sapratīs? Un tā pagājušajos gadu simtos tika meklēti cilvēki, kas mums varētu palīdzēt šī jautājumā. Un acīm redzam atbilde bija Marija, Jēzus māte. Marija varētu saprast Jēzu, un viņa ir cilvēks un varētu saprast arī mūs. Un tā mums tagad ir Marija, kas palīdz sarunāties ar Jēzu. Vai esat ievērojuši, kas notiek ar Mariju? Arī viņa pamazām tiek pacelt arvien augstāk, vai esat to ievērojuši? Pēkšņi Marija vairs nepiedzima, kā mēs esam dzimuši, un viņa bija atbrīvota no iedzimtā grēka. Un tad, kad Marija nomira, viņa tika uzņemta miesā debesīs, ne tikai garā, bet arī miesā, un viņa tagad sēž pie Jēzus Kristus labās rokas. Un nākamā lieta, ko es sagaidu, kas varētu drīz notikt, ir paziņojums, ka Marija un Jēzus kopīgi ir mūs izpirkuši no grēka. Vai šis paaugstinājums ir pacelts augstu? Jā. Un kur es esmu? Es vēl joprojām esmu šeit, grēka dubļos, pareizi. Kā nu es, lai runāju ar Mariju? Un tā atkal pagājušos gadsimtos tika meklēts risinājums. Un šoreiz atrada risinājumu, ka mēs varam atrast cilvēkus tādus pašus kā mēs, kas ir bijuši turpat, kur mēs, un vienlaicīgi ir dzīvojuši svētu dzīvi, svētie. Svētais Patriks, svētais Toms, un svētais Kristofers, un svētā Terēza, un svētais šis un svētais tas. Redziet, tagad mēs lūdzam svētos, lai svētie lūdz Mariju, un Marija lūdz Jēzum, un Jēzus lūdz tēvam, un ja man ļoti paveiksies, es saņemšu atbildi šeit, lejā. Vai tas ir evaņģēliju Jēzus? Vai tas ir tas Jēzus, kas ir mūsu draugs debesīs? Vai zināt, jums ir ļoti labas ziņas, ko pastāstīt saviem kaimiņiem, neskatoties uz to, vai tie ir kristieši vai nav. Nedomājiet, ka, ja viņi ir kristieši, ka viņi ir dzirdējuši par reālo Kristu. Jums ir kāda laba vēsts, ko varat līdzdalīt saviem kaimiņiem, un šī labā ziņa nav, ka sabats ir 7. diena, lai gan tā ir laba vēsts. Labā ziņa nav tā, ka mirušie ir aizmiguši. Tā nav galvenā labā vēsts. Labā vēsts ir, vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Vairums jūsu kristiešu un nekristiešu paziņu nepazīst tavu draugu Jēzu. Viņi zina to Jēzu, kas ir uz papīra. Viņi zina par mākslīgi radīto Jēzu. Viņi nezina īsto Jēzu, kas bija miesa un asinis, un kas dzīvoja pilnīgā ticībā, kas saprata, ko nozīmē būt kārdinātam, kas zina, kas notiek cilvēka prātā, kas var saprast viņu situāciju. Un viņiem nav jāiet ne caur vienu svēto, viņiem nav jāiet caur priesteriem vai rabīniem vai kalpotājiem. Viss, kas viņiem ir jādara, ir jānokrīt ceļos, un Jēzus viņus dzird. Tādu Jēzu vairums kristiešu nepazīst. Un jautājums, kas jums jāpajautā saviem draugiem ir, vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Un tad pastāstiet viņiem par savu draugu Jēzu. Tā ir jūsu labā vēsts. Tā ir labā vēsts, ka mēs dažkārt pārlecam pāri, jo mēs pieņemam, ka visi zina par Jēzu. Nē, viņi nezina. Labi, tā ir pirmā konspekta daļa šai pēcpusdienai. Tagad esam nonākuši pie otrās daļas. Kāda tad īstenībā bija viņa daba? Vakar jūs dzirdējāt, ka es saku, ka viņš pieņēma kritušo dabu, lai gan vairums kristiešu tam netic. Šovakar es gribu jums pastāstīt, kāpēc es ticu mazākuma viedoklim kristīgajā pasaulē. Vai jūs neatšķirtu Romiešam 8. nodaļu un 3. pantu? Mēs to izlasīsim kopā. Romiešam 8. nodaļu un 3. pantu. Jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Pievērsiet uzmanību vārdiem grēcīgās miesas veidā. Ko tie nozīmē? Labi, aplūkosim vēl vienu tekstu, varbūt varēsim gūt tur kādu palīdzību. Filipiešiem 2. nodaļā un 7. pantā. Tieši tā vieta, kur sākām iepriekš, Filipiešiem 2. nodaļā un 7. pantā. Tagad pievērsīsim uzmanību panta 2. daļai. Filipiešiem 2.7. Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpu veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs.
Šais abos tekstos ir tas pats vārds gan grieķu, gan angļu valodā – līdzība, bet šī gadījumā cilvēkiem līdzīgs. Tātad, ko tas nozīmē, ka Jēzus nāca kalpa veidā un cilvēkiem līdzīgs? Vai tas nozīmē īsts vai līdzīgs? Līdzība. Es jūs aizvedīšu atpakaļ uz 1. gadsimtu, un tur grupa kristiešu, kas tikko bija pieņēmuši ticību, iespējams Pāvila vai arī Pētera sludināšanas rezultātā. Viņi ir iznākuši tieši no pagānu pasaules un izrauti no pagānisma. Tie ir pieņēmuši Jēzu Kristu par savu glābēju. Tomēr viņiem līdzi nāca kāda pagātnes nasta. Viena no pagānisma pamatmācībām ir, ka miesa ir slikta un gars ir labs. Pārbaudiet, ja gribat, un palasiet par moderno pagānismu, ko sauc par New Age kustību. Izlasiet Shirley MacLaine grāmatu, viņa teica, ka dzīve ir sākusi kā bērns. Viņai esot bijušas daudzas dzīves, pirms viņa ieguva tieši šo ķermeni. Ķermenis ir kas zūdošs, bet gars ir tas, kam ir kāda nozīme. To viņi paņēma līdzi kristīgajā ticībā, un nu viņiem ir liela problēma. Jēzus, Dieva dēls, pieņēma cilvēka miesu. Nu, tas taču padara viņu par grēcinieku. Viņam vajadzētu būt nolādētam, tas ir ļauni un slikti. Nu, un ko viņi dara? Viņi paņēma šo pantu Filipiešiem 2:7, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un agrīnie kristieši ticēja, ka Jēzus nekad nekļuva par fizisku būtni ar miesu un asinīm. Viņš bija tīrs gars, un tā bija tikai ilūzija, ka viņam ir ķermenis. Tā bija lielākā ilūzija, kāda tika radīta visā pasaules vēsturē, bet viņš bija tīrs gars visu laiku. Ja gribat par viņiem izlasīt, tad viņus sauca par dosatistiem. Viņi kļuva ļoti ietekmīgi agrīnajā kristietībā, tik ietekmīgi, ka Jānim, māceklim Jānim, bija jāraksta tieši par šiem ļaudīm savām draudzēm. Atšķiriet 1. Jāņa 4. nodaļu un 1. pantu. Daži no šiem ļaudīm pat bija Jāņa draudzēs, varbūt pat draudzes vecākie vai sabatskolas skolotāji. Un Jānim nācās risināt šo ļoti nopietno problēmu ar cilvēkiem, kas neticēja, ka Jēzus bija pieņēmis reālu miesu. 1. Jāņa 4. nodaļa un 1. pants. Mīļie, neticiet katram garam. Ievērojiet, viņš ļoti bieži šeit lieto vārdu gars, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Ko Jānis ar to grib pateikt? Šie dosatisti viņa draudzēs rūpējās vienīgi par to, lai saglabātu Jēzus Kristus bezgrēcīgumu. Tas bija viņu vienīgais mērķis. Šie dosatisti runāja antikrista valodu. Redziet, ja Jēzum tiešām nebija miesas, ja tā bija tikai izrāde, tad nav inkarnācijas, nav Jēzus ar miesu un asinīm, un ar kristietību ir cauri. Jānis to saprot, un tādēļ viņš raksta šos ļoti stingros vārdus. Kas jums jādara, lai runātu antikrista valodu? Vai jums jāstāv ar plakātu, es ienīstu Jēzu? Draugi, viss, kas ir jādara, lai runātu antikrista valodu, ir jāsāk ar nepareizu pieņēmumu, ko jūs neesat rūpīgi pārbaudījuši, un tad jāaizstāv patiesība, balstīta uz nepareizu pieņēmumu. To izdarīt ir ļoti vienkārši. Piemēram, reiz atcerieties Pēteri, Jēzus teica saviem mācekļiem, ka viņš viņus atstās, un viņi saprata, ko viņš ar to domāja. Un viņi saprata, ka viņš mirs, bet Pēteris teica Jēzum, ne tā, kungs. Kāpēc Pēteris šī gadījumā runā pretim Jēzum? Tādēļ, ka Pēterim galvā ir priekšstats par Mesiju. Un šis priekšstats bija, ka Mesija nekad nevar mirt. Redziet, tanī Pētera laikā bija diezgan vienkārši nosakām atšķirības starp īstu Mesiju un viltus Mesijām. Tanī laikā bija vairāki viltus Mesijas. Visi viltus Mesijas tika nogalināti. Tā varēja pēc Pētera domām tos atšķirt. Kā Pēterim izklausījās tas, ko Jēzus teica? Es esmu viltus Kristus. Pēteris uz to atbildēja, ne tā, kungs. Un ko Jēzus atbildēja Pēterim?
Atkāpies no manis, Sātan! Vai tas nav satriecoši? Vai Jēzus saka, ka Pēteris ir Sātans? Vai vārdi, kas nāca pār Pētera lūpām, bija Sātana? Ko Sātans čukstēja ausī Jēzum jau 30 gadus? Tev nav jāmirst, es tev varu parādīt labāku veidu. Taviem mācekļiem tu esi nepieciešams, nemirsti. Un šī gadījumā, ko Pēteris saka? Nemirsti. Tie ir antikrista vārdi. Kas bija Pētera problēma? Nepareizs pieņēmums, ka Mesija nevar mirt, tādēļ nav iespējams, ka Jēzus mirs, un viņš aizstāv Sātana viedokli. Tā arī jūs varat runāt antikrista vārdus. Dosotistiem arī bija nepareizs pieņēmums, ķermenis ir grēks. Ja tev ir ķermenis, tu automātiski esi grēcinieks, tādēļ Kristum nevarēja būt miesa, un redziet, tie ir antikrista vārdi. Es baidos, un tās ir varbūt manas personīgās bažas, bet es tās līdzdalīšu jums. Nav ļoti lielas starpības starp ķermeni, kas ir fizisks ķermenis. Es neko nevaru izmainīt savā ķermenī, kāds ir, tāds ir, un starp kritušo dabu. Es neko nevaru izmainīt savā grēcīgajā dabā, tā vienkārši man ir. Ja mēs esam vainīgi, nosodīti un pazuduši tikai tādēļ, ka mēs mantojam grēcīgu dabu, tas nav ļoti tālu no tā, ko dosotisti mācīja pirms 1000 gadiem. Mēs esam vainīgi un pazūdam tāpēc, ka mantojam savu miesu un ķermeni. Es domāju, ka tur nav ļoti lielas atšķirības, vienkārši slikts aprīkojums. Tā tas vienkārši ir, vienalga, vai tas ir ķermenis vai grēcīgā daba. Ja mēs runājam pamatojot savu argumentāciju ar to, ka mums ir grēcīga daba un tas mūs pazudina, tad Jēzus nevarēja pieņemt grēcīgu dabu, tātad viņš ir pasargāts no kārdināšanām, un varbūt mēs esam briesmās, ka paši negribot runājam antikrista valodu. Es jums piedāvāju šo atziņu pārdomāt. Ņemot vērā visu, ko esam pārunājuši par Pāvila teikto Filipiešiem 2:7, kur viņš saka, ka Kristus nāca cilvēka veidā, ko nozīmē šī līdzība jeb veids? Vai Jēzus ir patiesi cilvēks ar miesu un asinīm? Ir pilnīgi skaidrs un vairāk nav nekādu jautājumu, ka cilvēka veidā nozīmē īsts cilvēks, vai ne? Tam nav nekādas citas nozīmes. Cilvēka veidā nenozīmē, ka viņš bija līdzīgs cilvēkam. Cilvēka veidā nenozīmē, ka viņš bija kaut kādā mērā līdzīgs cilvēkam. Cilvēka veidā nozīmē īsts cilvēks ar miesu un asinīm. Tā ir vienīgā nozīme, kas vien var būt. Tādēļ es ierosinu, ka grēcīgās miesas veidā varētu nozīmēt grēcīgu miesu, un tas nozīmē faktiska, reāla grēcīga daba, nevis tikai līdzīga, nevis kaut kādā mērā līdzīga. Ja vārds veidā Filipiešiem 2. nodaļā nozīmē īsts, un es ticu, ka vārds veidā nozīmē īsts, tad vārds veidā Romiešiem 8.3 arī nozīmē īsts. Tas ir īsta, dabīga, grēcīgā daba. Gribu iedrošināt jūs, ka ir iespējams saprast šos grūti izprotamos tekstus, un starp citu, kad Jēzus pieņēma kalpa veidu Filipiešiem 2.7, vai jūs zinājāt, ka vārda kalps nozīme oriģinālajā grieķu valodā ir vergs? Jēzus pieņēma verga veidu, tā būtībā ir teikts oriģinālajā valodā. Tagad pajautāšu jums, kad Dievs radīja Ādamu, vai viņš tika radīts kā vergs? Kad Ādams grēkoja un viņa grēcīgā daba viņā darbojās aktīvi, vai tad viņš bija kā vergs? Jā, Jēzus pieņēma verga veidu. Tā ir vēl viena atziņa pārdomām. Tagad aplūkosim vairākus Elenas Vaitas citātus. Paņemiet savus konspektus, sameklējiet pirmās lapas puses apakšā 2a sadaļā. Pieņemt cilvēka dabu Dieva dēlam būtu bijis bezgala pazemojoši pat toreiz, kad Ādams savā bezvainībā vēl atradās Ēdenes dārzā. Bet Jēzus kļuva cilvēks tad, kad cilvēci jau 4000 gadu bija postījis grēks. Un tagad ievērojiet nākamos teikumus. Viņš pieņēma lielā iedzimtības likuma sekas, kam bija pakļauts jebkurš Ādama bērns. Ko tas iekļauj? Tevi un mani. Un ievietojiet tur šos vārdus. Viņš pieņēma lielā iedzimtības likuma sekas, kurām bija pakļauts tu un es. Kādas bija šīs sekas, to uzskatām parāda Kristus šīs zemes senču vēsture. Un te atkal mēs varam ielikt dažus vārdus, noteikti Dāvidu un Ābramu, un tur ir arī citi vārdi, kā Rāhaba un Manase.
Ar šo iedzimtības nastu viņš uzņēmās mūsu sāpes un kārdināšanas. Vai ir teikts, ka viņš nāca ar tādu raksturu? Viņš nāca ar tādu iedzimtību. Vai redzat, cik svarīgi ir nodalīt aprīkojumu no izpildījuma, dabu un izvēli? Jēzus varēja atnākt ar sliktu aprīkojumu, viņš varēja atnākt ar sliktu iedzimtību, tādu pašu iedzimtību, kāda ir mums. Redziet, mēs varam izvairīties no visām diskusijām, saprotot to, ka arī Jēzus mantoja to pašu, ko es un tu, jeb to pašu dabu, ko Dāvids mantoja arī Jēzus. Viņš ieradās ar to pašu aprīkojumu, viņš atnāca ar to pašu iedzimtību. Iemesls, kāpēc tas ir apšaubīts tik daudzos prātos, ir atrodams dažos nākamajos teikumos. Abi vecāki nodeva savas rakstura īpašības kā garīgās, tā fiziskās, savas noslieces un kārības saviem bērniem. Vai tā ir jauka atbilde? Palūkojieties 2. lapas puses 2. atkāpē. Viņš, tēvs, nodod nervozu raksturu, piesārņotas asinis, novājinātu prātu un izlaidīgu morāli saviem bērniem. Vai tā nav nepatīkama aina, ko mēs mantojam? Un mēs sakām, ka Jēzus varēja kaut ko tādu mantot un tanī pašā laikā būt tīrs un bez grēka. Vai saskatāt problēmu? Kā Jēzus to spēja? Atcerieties, ka mēs teicām, ka Jēzum nebija tēva, bet vai Marijai bija tēvs? Vai Marijas tēvam bija tēvs? Un ja šie tēvi nodeva šādas rakstura īpašības Marijai, tad tās noteikti tika nodotas Jēzum. Te nu ir visas šīs riebīgās lietas, kas nonāk Jēzus mantojumā. Redziet, kāpēc ir tik svarīgi saprast starpību starp kārdināšanu un grēku. Tā ir problēma. Viss saistās ar kārdināšanām un grēku. Ievērojiet nākamo rindkopu. Vecāki var nodot saviem bērniem noslieces uz ēstgribu un dziņas. To mēs saņemam mantojumā. Mēs nesaņemam mantojumā ēstgribu un ziņas. Mēs saņemam mantojumā nosliec uz to. Mēs nesaņemam mantojumā patmīlību. Mēs saņemam mantojumā nosliec uz patmīlību. Mēs nesaņemam mantojumā lepnību. Mēs saņemam mantojumā nosliec uz lepnību. Vai ir atšķirība starp nosliedzi un īpašību? Ir veikti pētījumi, tie gan nav apstiprināti, bet pierādījumi šķiet norāda šī virzienā, ka alkoholiķu bērniem ir lielāka iespējamība kļūt par alkoholiķiem nekā bērniem, kam vecāki nav alkoholiķi. Ja tā ir patiesība, vai bērns, kas ir piedzimis vecākiem alkoholiķiem, ir alkoholiķis jau kopš dzimšanas? Nepavisam nē. Vai šādiem bērniem ir lielāka iespējamība kļūt par alkoholiķiem? Kad šis bērns faktiski kļūs alkoholiķis? Tad, kad viņš iedzers pirmo glāzīti? Vai redzat saistību? Mantojumā tiek saņemta nosliec uz alkoholismu, nevis alkoholisms. Nosliec uz lepnību, patmīlību, ēstkāri un ziņas mēs mantojam, bet mums šīs noslieces ir jāattīsta, pirms tās kļūst par grēku. Jēzus var saņemt noslieces uz grēku un tanīpat laikā neīstenot šīs rakstura īpašības dzīvē, jo viņš tās neattīsta. Jēzus saņem to, ko manto, kāds tas ir. Tās ir liecības, ko es atrodu Bībelē un praviešu gara rakstos. Pārējos citātus 2. lapas pusē es jums ļaušu izlasīt pašiem. Tie ir skaidri un spēcīgi citāti, bet es ļaušu jums tos izlasīt vēlāk. Pāršķirsim 3. lapas pusi. 3. lapas pusē 2. rindkopa. Tur ir neliela rīta sveiciena grāmatiņa, debesu vietās, 155. lapas puse, un tur pēdējais teikums šī atkāpē. Lai gan viņam bija viss cilvēces ziņu spēks, nekad viņš nepadevās kārdināšanai un nedarīja nevienu darbību, kas nebūtu skaidra, ceļoša un cildena. Visai spēcīgs citāts, vai ne? Paskatieties šī pašā lapas pusē uz pašu pēdējo atkāpi no laikmetu ilgām, 121. lapas puse. Ar saviem spēkiem mēs nespējam pretoties kritušās dabas uzkliedzieniem. Vai jūs piekrītat šim apgalvojumam? Vai grēcīgā daba kliedz uz jums? Manējā kliedz. Šo kanālu izmantodams Sātans mums sūta, kas ir nākamais vārds – kārdināšanas. Visa kristīgā pasaule saka, ka grēcīgās dabas uzkliedzieni ir grēks, tāpēc mēs pavadījām šo rītu apskatot grēka definīciju. Bet Bībele to nemāca. Grēcīgās dabas bļaustīšanās ir mūsu kritusī daba, nevis grēks. Kristus zināja, ka ienaidnieks nāks pie katra cilvēka, lai savā labā izmantotu viņa iedzimtās vājības. Šie trīs ir saliekami kopā.
Kritušās dabas uzkliedzieni ir vienāds ar kārdinājumu un ir vienāds ar iedzimtām vājībām. Un tad nākamais teikums. Iedams pa ceļu, kas jāsteigā katram cilvēkam, Kungs mums ir sagādājis iespēju uzvarēt. Un tagad mēs nonākam pie taisnošanas ticībā. Skatieties uzmanīgi, pa kādu ceļu Jēzus staigāja. Pilnu ar grēcīgās dabas uzkliedzieniem. Tāda ir šī zeme. Viņš staigā par iedzimto vājību zemi, lai parādītu, kā jātiek galā ar grēcīgās dabas uzkliedzieniem mūsu grēcīgajā dabā. Un te atkal mēs varam teikt saviem draugiem, vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Vai jūs ejat cauri paguruma brīžiem, vai cilvēki jums pieraksta to, kas jūs neesat un jūs nomelno? Vai cilvēki jūs sāpina ar vārdiem un darbiem? Jēzus tur ir bijis pirms jums. Viņš zina, cik dziļi tas sāp. Viņš zina, kā jūs gribat atriepties. Viņš pazīst šīs sajūtas. Viņš saprot, kam jūs ejat cauri, un tagad viņš var palīdzēt jums tikt tam pāri. Vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Tas ir ļoti praktiski, vai ne? Jēzus, kas ir bijis iepriekš tur, kur tagad esmu es, man patīk sacīt cilvēkiem, ka nav tādas vietas un jūs nevarat spērt tādu soli, kur Jēzus nav bijis un spēris soli pirms jums. Jums ir glābējs, kurš saprot, kurš ir piedzīvojis to, ko jūs piedzīvojat, un kurš saprot jūsu kārdināšanas spēku. Vai tu pazīsti manu draugu Jēzu? Es pat atradu kādu citātu. Pareizāk sakot, es nevaru piesavienoties godu, ka es to atradu, jo to izdarīja mans students. Tā pasniedzēja mācās, studenti atnes viņiem visādas interesantas lietas. Kristus cilvēcīgā griba neļautu viņam aiziet kārdināšanās tuksnesī, lai gavētu un tiktu sātana kārdināts. Vai jūs to zinājāt? Jēzus cilvēcīgā vēlēšanās nebija iet tuksnesī un 40 dienas gavēt, un pēc tam satikties aci pret aci ar sātanu. Jēzus cilvēcīgā griba teica, nē, es negribu iet. Viņa cilvēcīgā griba nekad nebūtu viņu vedusi izturēt pazemojumus un nicinošu attieksmi, ciešanas un nāvi. Viņa cilvēcīgā daba atrāvās no visām šīm lietām, tieši tāpat kā mūsējā no tām atraujas. Tāds ir īstais Jēzus. Jēzus, kam nebija nekādas baudas un vēlēšanās darīt visas šīs lietas, tāpat kā mēs to nevēlētos. Un tad šis teikums, kādēļ Kristus dzīvoja, lai darītu sava debesu tēva gribu. Te ir taisnošana ticībā. Visa ietverta vienā teikumā. Kristus nevarēja darīt. Tie vārdi, ko mēs iepriekš lasījām, es nenāku darīt savu gribu, bet sava tēva gribu. Tā nebija tikai pieklājības frāze. Jēzus domāja to, ko viņš teica. Es neuzdrīkstēšos sekot pats savai gribai, jo manis paša griba novedīs pie grēka. Man ir jānodod sava griba savam debesu tēvam un jādara tas, ko viņš man saka, neskatoties uz to, kā manas izjūtas liek man darīt. Draugi, tā ir taisnošana ticībā, un atsaucas šim citātam ir Sign of the Time, 29. oktobris 1984. gads. Tāpēc es iepriekš teicu, ka šis pētījums ir par to, kā iemācīties būt taisnotam ticībā. Un tas māca par gribas nodošanu, tas māca par gribas pakļaušanu, pakļaut mūsu plānus, mūsu nodomus, mūsu vēlmes un mūsu bailes, visas tās nodot Jēzum un ļaut viņam kontrolēt katru vārdu un katru reakciju un jebkuru mūsu dzīves nostāju. Tā ir taisnošana ticībā. Mēs vēl neesam pabeiguši mūsu mācības, atgriezīsimies pie mūsu konspekta 1. lapas puses. Tur ir kāds vārds bezsadaļā, kuru jūs iespējams jau iepriekš esat dzirdējuši. Grēcīgās dziņas jeb noslieces. Vai esat par tām dzirdējuši? Jā, par tām ir daudz diskutēts. Tas nav vārds no Bībeles, tas nekad Bībelē neparādās. Tas ir praviešu gara lietots vārds, un jautājums ir, kā viņa šo vārdu ir lietojusi, ko viņa ar to ir domājusi. Es jums parādīšu vietu, kur ir vispopulārākais piemērs šī sakarā. Tas ir izdalis materiāla 4. lapas pusē 2. atkāpē. 4. lapas puse. Tur viņa brīdina kādu sludinātāju, lai uzmanās, ko saka. Esi uzmanīgs, ārkārtīgi uzmanīgs, kad tu kavējies pie Kristus cilvēciskās dabas. Neatspoguļo viņu cilvēku priekšā kā vīru ar nosliecēm uz grēku. Viņš ir otrais Ādams. Ja jūs palūkojat, ko viņa saka 2 teikumos pirms atkāpes beigām, viņa runā, ka viņš bija pakļauts iespējai grēkot vai pat krist, bet ne uz mirkli viņam nebija ļaunas noslieces. Vai tas noliedz visu, ko līdz šim esmu sacījis?
Ko tad vārds nosliece jeb dziņa īstenībā nozīmē? Es esmu cīnījies ar šo teikumu. Šī ir viena no tām grūtajām vietām, līdzīgi kā par bagāto vīru un Lācaru, kurš ir viens no grūtākajiem Bībeles tekstiem. Šis arī ir viens no tiem grūtajiem. Par nožēlu mums nav nevienas runas vai vēstules, ko šis cilvēks Beikers Tanzānijā ir rakstījis vai sniedzis, lai mēs saprastu, par ko Elena Vaita viņam aizrādījusi. Viss, kas mums ir Elenas Vaitas aizrādījums. Tādēļ mums tagad ir jābūt kā detektīviem, lai noskaidrotu, ko viņa domāja ar vārdu noslieces un ko šis Beikers sludināja un kas bija nepareizi. Un kaut kādā ziņā mēs pieņemam, kas bija tā patiesā problēma. Šo es esmu atradis. Esmu atradis, kā Elena Vaita vārdu noslieces lieto 3 dažādās nozīmēs, un tas iespējams ir neskaidrība iemesls. Vai jūs iepriecina labs ēdiens, vai jums ir lielas grūtības nākt pie pusdiena galda? Es domāju, ka tas ir jauki, ka Dievs, ko tik ļoti nepieciešam mūsu izdzīvošanai, ir padarījis par jaukāko lietu, ko mēs darām, nu vismaz gandrīz. Dievs varēja teikt, viss, ko jums jādara, ir jāiedzer viena tabletīte, un tajā ir viss jums vajadzīgais. Vai būtu kāds liels prieks to darot? Tā ir svēta nosliece, ka jums patīk labs ēdiens. Tas tika radīts Ādamā un Ievā, kā arī tevī. Svēta nosliece, tā ir pirmā vārda nozīme. Vai šī svētā nosliece baudīt labu barību palika tāda pati, kad Ādams un Ieva krita grēkā? Kaut kas ar to notika, vai ne? Viņiem vēl joprojām patika laba barība, vai ne? Bet pēkšņi viņiem sagribējās pamēģināt jauna veida barību, ko Dievs nekad nebija paredzējis kā barību. Hei, kas tur skrien pa krūmiem, nogalināsim un uzcepsim, tas varētu garšot labi. Un notika vēl ļaunāk, kas tur slēpjas zem tā akmens jūrmalā, izvilksim to un arī uzcepsim, un tā tālāk un tā joprojām. Un šīs ir tās, ko mēs saucam par kritušām nosliecēm, sabojātas un perversas noslieces, un tā ir vārda otrā nozīme. Abas lietas tika mantotas, svētās noslieces, lai ēstu, un kritušās jeb grēcīgās noslieces, lai nepareizi ēstu. Un vēl vārdam ir trešā nozīme. Mēs tikko to lietojām tur, tanī Baltajā teltī, pāris metrus no šejienes. Kad es uzlūkoju visus tos traukus ar barību, es biju pārsteigts par to ēdienu daudzveidību, kas bija uz galdiem. Manās vakariņās mājās tāda dažādība nav pieejama. Vai jums ir? Man parasti ir viens ēdiens, ēd vai neēd, un tas ir viss šim vakaram, un es esmu priecīgs, ka tas ir labs. Kopīgās sadraudzības pusdienas ir kas ļoti unikāls, vai ne? Jūs varat izvēlēties un ņemt, ko tikai jūsu sirds vēlas, un jums nav jāēd tās lietas, kas jums ir jāēd ikdienas maltītēs mājās. Tu vari vienkārši paslīdēt tām lietām garām un tikt pie labākām lietām. Un vēl kas par sadraudzības pusdienām. Dažkārt tas jau kļuvis par paradumu. Mēs zinām, kādu, kam draudzē patiešām ir talants uz kādu sevišķu ēdienu, kādu mēs nekad neredzam uz galda savās mājās. Tikai reizi mēnesī tanīs sadraudzības pusdienās to var dabūt. Un mums jau kļuvis par ieradumu piezvanīt un paprasīt, vai tā māsa būs šajā sabatā uz sanāksmi. Un mēs gaidām to dienu un ēdienu, jo esam sapratuši, ka tas ir labākais, ko kulinārija ir radījusi. Ļaujiet man pajautāt, kad jūs nonācāt pie tā sevišķā ēdiena šodien, vai jūs uzlikāt uz sava šķīve tieši tik daudz, lai izvilktu līdz vakariņām, un ne vairāk? Tikai tik daudz, lai izdzīvot līdz vakariņām? Vai arī jūs paņēmāt vēl vienu papildus karoti, jo jūs zinājāt, ka šo ēdienu jūs vairs neredzēsiet veselu mēnesi? No kurienes tas radies jūsos? Vai jūs ar to piedzimāt? Nē. Kaut kad pagātnē jūs to pagaršojāt pirmo reizi un nolēmāt. Tas ir kas debešķīgs. Tas ir Dieva radīts ēdiens. Un no tā brīža jūs ar nepacietību to gaidāt. Un tā ir vārda noslieces trešā nozīme – paradums, ko radījusi jūsu izvēle. Elena Vaita to lieto šādā nozīmē – paradumi, kas radušies izvēles rezultātā. Tādas 3 nozīmes vārdam noslieces jeb dziņas pravieša gara rakstos.
svēta, kas ir Dieva radīta, perversa, kritušās dabas sabojāta, attīstīta ar mūsu izvēli. Šādas 3 nozīmes vārdam noslieces, un jautājums ir, kuru no šīm nozīmēm Elena Vaita lieto šeit? Un te nu mēs apstājamies, jo Elena Vaita mums nepasaka, kura tā ir. Un mēs arī nezinām, ko tas cilvēks Tanzānijā teica. Un tagad mēs cenšamies minēt, kuru no šīm 3 nozīmēm Elena Vaita domāja šī rindkopā. Un es būšu ļoti atklāts pret jums. Es nespēju pierādīt, kuru no šīm 3 viņa bija domājusi. Tā noteikti nebija svētā nosliece, to mēs zinām. Ir runa vai nu par kritušās dabas noslieci vai izveidotu izvēles rezultātā. Ir tikai 2 šīs iespējas. Es teikšu, ka neviens nevar to pierādīt. Es esmu redzējis plašus rakstus par šo tēmu un pievienotus labus argumentus no abām pusēm, bet nav pierādījumu, jo tu nevari pierādīt to, ko tu mēģini restorēt atpakaļgaitā. Šis citāts nevar tikt lietots, lai pierādītu nevienu no viedokļiem. Bet par nožēlošanu ir bijis kārdinājums pierādīt, ka Kristus ir pieņēmis nekritušu dabu. Es ticu, ka šeit ir domāta 3. vārda nozīme – ieradumi, kas ir radīti izvēles rezultātā. Tam es ticu, bet es neuzdrošinos sacīt, ka es to varu pierādīt. Tāpat arī otra puse nevar pierādīt, ka šeit ir domāts vārds, kas apzīmē mantotas noslieces. Nevienai no pozīcijām nav pierādījumu. Šis nav viens no tiem gadījumiem, kad ir iespējama galējā atbilde. Ir arī daži citi citāti, kas seko iepriekšējiem, kas saka, viņš ir brālis mūsu vājībās, bet ne pārņemošās dziņās. Kristu pārņēma spēcīgās dziņas, bet viņš tās neattīstīja, un nākamais saka, nepārņemts no mūsu cilvēcīgām kritušās dabas nosliecēm. Viņš neattīstīja to, ko mēs attīstām. Ja mēs tikai varētu saprast atšķirības starp mūsu dabu un raksturu, starp to, ko mantojam un izvēlēm, visas šīs lietas, es domāju, ļoti ātri kļūtu skaidras. Daba un raksturs, mantojums un izvēles. Nebūt vainīgam par to, ko mēs nevaram mainīt. Man patīk nākamā atkāpe lapas puses vidū. Kristum nepiemita tā pati grēcīgā kritusī neusticamība, kas ir mums, jo citādāk viņš nevarētu būt pilnīgs upuris. Neusticamība. Es līdzdalīšu jums kaut ko, ko bieži nestāstu, bet ceru, jūs to sapratīsiet un novērtēsiet. Kādam misionāram Āfrikā bija grūtības ar vietējiem iedzīvotājiem, ko viņš bija pievedis Kristum, jo viņi nedzīvoja godīgu dzīvi. Un viņš nevarēja saprast, kas nav kārtībā ar viņu garīgo attīstību. Es sāku interesēties, ko nez SDA kristieši domā par Jēzu. Es sāku uzdot draudzēji dažus jautājumus. Vai jūs ticat, ka Jēzus savā inkarnācijā tika kārdināts, kā mēs tiekam kārdināti? O jā, sekoja atbilde. Vai viņš tika kārdināts melot, zakt, pārkāpt sabatu un tā tālāk? Jā, protams. Vai viņš tika kārdināts pārkāpt 7. bausli? Un tad sekoja pilnīgi skaidra un pārliecināta atbildi, o nē, tas nav iespējams. Es zināju, ka es esmu atradis problēmas iemeslu, nav glābēja šādam kārdinājumam. Viņu Kristus bija tāds kā populārajās kristīgajās baznīcās, pasargāts no dažādiem iedzimtiem mantojumiem, kas ir mums. Un tas attiecas arī uz daudziem SDA autoriem. Ja Kristus ir uzņēmies mūsu kritušo grēcīgo dabu, kā viņš var būt bezgrēcīgs un kā viņš var būt mūsu bezgrēcīgais aizvietotājs? Vai viņam pašam nebija vajadzīgs glābējs? Bijušais žurnāla ministrija redaktors man rakstīja, tu man nekad nepiespiedīsi ticēt, ka Kristus bija kārdināts pārkāpt 7. bausli. Un es atbildēju, ka saskaņā ar vēstuli ebrejiem mums nav glābēju no šādas kārdināšanas. Mūsu vienīgā cerība ir ātrā palīdzība klints pakājai. Grēka slimiem pūļiem šis Kristus nenes labo vēsti. Viņš nav cietis un kārdināts, kā viņi tiek kārdināti, un viņš nav saskāries ar viņu jūtu vājībām, un tādēļ arī nevar palīdzēt viņiem, kad viņi tiek kārdināti, jo viņš nav ticis kārdināts visās lietās, kā viņi tiek kārdināti. Vienīgais, ko viņš var darīt, ir turpināt piedot viņu nepārtraukto un nenovēršamo grēkošanu. Vai Kristum ir atbilde uz visām mūsu kārdināšanām? Vai viņš piedzīvoja visas mūsu kārdināšanas, un vai mēs varam iet pie viņa, kad sastopamies tieši ar mūsu kārdināšanu?
7. bauslis ir bijis viens no visjūtīgākajiem visās tajās kārdināšanās, ar ko mēs sastopamies, būdami cilvēki. Un tagad apkopojums. Kristus, kad atnāca uz šo zemi, nelietoja savu dievišķo spēku. Viņš nedarbojās kā Jahve, kad nāca uz šo zemi. Es ticu, ka viņš saņēma kritušo mantojumu, tādu pašu kritušo mantojumu, kādu saņemam es un tu, bet ir viena atšķirība. Tad, kad es saņēmu savu mantojumu no vecākiem, es nekavējoties attīstu grēcīgas nosliecas vai grēcīgus paradumus. Kopš jaunpiedzimšanas man tiek piedots, un šie paradumi no manas dzīves pamazām pazūd. Labākais, kā es varu izskaidrot atšķirību, ka Jēzus ir dzimis no svētā gara, kas kontrolē šo kritušo mantojumu, ir, ka Kristus neattīsta šīs grēcīgās nosliecas vai grēcīgos paradumus. Un atšķirība nav ne viņa mantojumā, ne viņa kārdināšanā. Atšķirība ir viņa piedzimšanas laikā. Es esmu piedzimis no svētā gara manā jaunpiedzimšanas brīdī. Viņš ir piedzimis no svētā gara viņa piedzimšanas brīdī. Iemesls, kāpēc tas ir svarīgi, ir ļoti vienkāršs. Ja Kristus pieņem nekritušu dabu un dzīvo bezgrēcīgu dzīvi šīs nekritušās dabas dēļ, tad, visticamāk, es dzīvošu bezgrēcīgu dzīvi tikai tad, kad man būs nekritusi daba, Kristus otrās atnākšanas laikā. Ja Kristus dzīvo bezgrēcīgu dzīvi, to pamatojot uz nekritušu mantojumu, man ir jāgaida, līdz Kristus pasniegs man nekritušu mantojumu savas otrās atnākšanas laikā. Bet, ja Kristus saņem kritušu mantojumu un svētais gars to kontrolē, tad pēc tam, kad es esmu piedzimis no jauna, svētais gars var kontrolēt manu kritušo mantojumu, un es varu būt taisnots ticībā, kā Kristus bija taisnots ticībā. Tā ir šīs pēcpusdienas studiju jēga. Un tagad izdarīsim secinājumus, atgriežoties atpakaļ pie konspekta pirmajā lapas pusē. Sadaļa C runā par kārdināšanu realitāti. Ebrejiem 4.15 ir teikts, ka Kristus tika kārdināts cik lietās, visās lietās, kā mēs tiekam kārdināti. Tas ir pamatapgalvojums rakstos, kas noturēja mani pie šī viedokļa cauri visiem šiem diskusiju gadiem attiecībā uz šo jautājumu, ka viņš bija kārdināts, kā mēs tiekam kārdināti. Un es šeit esmu pievienojis dažus praviešu gara citātus. Sadaļā D tiek pastāstīts par uzvaru pār grēku ar dievišķa spēka palīdzību. Sadaļa E aplūko cilvēku iespējas. Mēs veltīsim tam nākamo sanāksmi rītdien, un es vēl tikai atsaukšos uz vienu punktu, un tad mēs izdarīsim secinājumus. Tas ir 5. lapas pusē jūsu izdeles materiālos. 5. lapas puse. Ja jūs saprotat šo rindkopu, ko mēs tūlīt lasīsim, jūs sapratīsiet visu, kas jums jāzina, lai tiktu glābti. Vai jūs mani dzirdējāt? Es gribu būt pārliecināts, ka jūs dzirdat mani šī brīdī. Ja jūs sapratīsiet to, ko mēs tūlīt lasīsim, šo vienu rindkopu, jūs sapratīsiet visu, kas jums ir jāzina par to, kā varat tikt glābti. Pat tad, ja jūs nesaprotat, par ko mēs iepriekš runājām, kad runājām par Kristus dabu, kaut arī jūs nesaprotat piešķirto taisnību, piedāvāto taisnību un visus citus teoloģiskos terminus, ja jūs tikai saprastu šo nākamo rindkopu, jūs tiksiet glābti debesu valstībā. Izlasīsim to, tas ir 5. lapas puses pēdējā trešdaļā, laikmetu ilgas 36. lapas puse. Es gribu, lai jūs to atrodat, pirms mēs to lasām, jo tas ir tik ļoti svarīgi. Kā viens no mums, līdzdalībnieks mūsu vajadzībās un vājībās, katrs vārds šeit ir svarīgs. Viņš bija pilnīgi atkarīgs no Dieva, un klusā lūkšanu vietā viņš smēlās dievišķu spēku, lai varētu iet tālāk, stiprināts pienākumiem un pārbaudījumiem. Kā cilvēks viņš lūdza Dieva troņa priekšā, līdz viņa cilvēciskums tika piepildīts ar debesu straumēm, kam vajadzēja savienot cilvēcību ar dievišķumu. Nepārtrauktās ciešās attiecībās ar Dievu viņš saņēma dzīvību, lai to nodotu pasaulē. Viņa piedzīvojumam jākļūst par mūsējo. Te mums ir taisnošana ticībā. Te ir visa jēga mūsu pārunām šo pēcpusdienu. Ievērojiet šīs nelielās bultiņas. Es zinu, ka jūs nevarat tās apskatīt no pašas aizmugures. Uzticībā, studēšanā, lūkšanā no debesīm tiek saņemts svētais gars, kas ir dievišķa daba, kas ir līdzība Dievam.
Kas ir tā dievišķā daba, ar ko Jēzus uzvarēja grēku, ar ko viņš veica brīnumus? Ne jau viņa dievība, bet viņa dievišķā daba, ko viņam katru brīdi piegādā svētais gars. Tā ir dievišķā daba. Un tāda pati uzticība, studēšana un lūkšana sagādā mums svēto garu, tādu pašu dievišķu garu un tādu pašu līdzību Dievam šodien. Mums ir jābūt dievišķai dabai, tādai pašai, kāda bija Jēzum ticībā katru viņa dzīves sekundi. Un ievērojiet, kā viņš to saņēma. Kā cilvēks viņš lūdza Dieva troņa priekšā, līdz viņa cilvēciskums tika piepildīts ar debesu straumēm, kam vajadzēja savienot cilvēcību ar dievišķumu. Nepārtrauktās ciešās attiecībās ar Dievu viņš saņēma dzīvību. Tas ir ceļš, kā tikt glābtam. Tā var tikt glābts. Kā jau teicu iepriekš, pat ja nesaprotat visus teoloģiskos terminus, jūs varat būt atkarīgs, lūgt un pielūgt. Taisnošana ticībā nav golfa spēles, mašīnīšu reliģija. Golfa mašīnītes ir brīnišķīgi, maz izgudrojumi. Tos uzlādē katru nakti, un tad tiem ir jauda braukāt apkārt visu dienu pa golfa laukumu bez jebkādas degvielas, un naktī atkal tos uzlādē. Vai tas nav veids, kā mēs pārsvarā veidojam savu reliģisko dzīvi? Mēs uzlādējamies telts sanāksmēs, mēs uzlādējamies sabata rīta dievkalpojumos un ceram, ka izvilksim visu nedēļu līdz nākamajai uzlādes reizei. Nē, tā nav taisnošana ticībā. Taisnošana ticībā ir trolejbusu reliģija, kaut gan maz kur tie vairs ir palikuši. Trolejbusam nav nekāda iekšēja spēka avota, kā tikai stanga, kas ir savienota ar strāvas avotu. Un tik ilgi, cik stanga ir savienota ar strāvas avotu, trolejbus brauc, bet tiklīdz stanga tiek atvienota, tā trolejbus apstājas. Taisnošana ticībā ir nemitīga saikne ar spēka avotu. Ja mēs tiekam atvienoti, mēs vairs neesam taisnoti ticībā, neskatoties uz to, kāda ir bijusi mūsu pagātne. Atvienojums ir grēcīgums, savienojums ir taisnošana, savienojums ir evaņģēlijs. Un tieši šeit Jēzum vajadzēja būt savienotam dienu no dienas, ik mīļu brīdi. Tām bultiņām ir jābūt savienotām visu laiku. Viņa piedzīvojumam jākļūst par mūsējo. Ja tu lūgsi, ja tu būsi savienots, ja tu būsi pielūgsmē un būsi atkarīgs, tev ir glābšana jau šodien. Un jums tā būs tik ilgi, cik ilgi jūs būsiet atkarīgi un pielūgsmē un savienoti ar debesu tēvu. Daži no jums varbūt ir lasījuši grāmatu, ko sarakstījis Džims Hohenbergs. Tās nosaukums ir Aizbēgt pie Dieva. Tā bija pirmā grāmata, ko viņš sarakstīja, un tagad viņam ir vairākas. Un redziet, ko viņš saka, tuvojoties grāmatas beigām. Es nopirku 5 grāmatas no 5 labi pazīstamiem un cienījamiem teologiem. Tie ir adventisti. Kad es pabeidzu pēdējo grāmatu, pār mani nolaidās tāds apjukums, kādu vēl nekad nebija piedzīvojis. Viens bija skaidrs, ka neviens no galvenajiem mācību spēkiem nebija vienisprātis ar otru. Draugi, tā ir mūsu laiku traģēdija. Laiks, kurā mēs šodien dzīvojam, ir tāds, ka jūs ieiet adventistu grāmatu veikalā, nopērkat grāmatu, bet nezināt, ko jūs tur saņemsiet. Un jūs nopērkat 2, bet tās runā viena otrai pretī attiecībā uz taisnošanu ticībā. Es zināju savā sirdī, ka evaņģēlijam nevajadzētu būt tik sarežģītam, kā cilvēki to ir padarījuši. Kristīgajā dzīvē galvenais nav tas, cik daudz tu zini vai cik aktīvs tu esi, bet vai visas tavas apzinātās izvēles ir pakļautas Dieva gribai. Tā ir taisnošana ticībā. Tas ir grūts uzdevums pakļaut visas mūsu apzinātās izvēles. Tas nozīmē, ka mēs neatrunāsimies ar dažādiem iemesliem, kad rodas kāds jautājums, ka mēs neatbildam. Zini, mans draugs tā dara, vai šī grupa tā dara, vai visi saka, ka tas tā ir pieņemts. Mēs tā neaizbildināmies. Ja Dievs tā saka, tad mēs atbildam, labi, es pakļaujos. Visas tavas apzinātās izvēles ir pakļautas Dieva gribai. Vai jūs gribat dzirdēt vienu teikumu, kurā ir ietverta glābšana? Tas ir dažas atkāpes uz leju, laikmetu ilgas 130. lapas puse. Jēzus guva uzvaru ticībā un paļāvībā uz Dievu. Te tas ir. Tas nav sarežģītāks kā šeit. Tā ir paļāvība un ticība Dievam. Un ziniet, pakļaušanās ir smagākais vārds, kas mums izpildāms. Man ir grūti pakļauties pat savai sievai, kur nu vēl Dievam. Pakļaušanās. Pakļaušanās. Ievērojiet, pakļaušanās nav tas, ka tu neej ārā un nevienu nenosīt. Jums nav jāpakļaujas Dievam, lai saprastu, ka ir nepareizi nogalināt cilvēkus.
Tā ir visiem saprotama lieta, un ir tikai viens bauslis no 10, kas prasa pakļaušanos, un tas ir 4. bauslis, jo tas ir vienīgais, kam nevar pierādīt, ka sabata diena ir labāka par jebkuru citu nedēļas dienu. Vienīgi Dievs tā ir teicis. Un vai nu tu viņam pakļaujies, vai arī nepakļaujies, tas ir 4. baušļa jautājums. Tas ir vienīgais bauslis no visiem 10, kas prasa tīru paklausību, un tāpēc Sātans tam uzbrūk. Ticība, pakļaušanās, darīšana tā, kā Dievs to prasa. Kains atnesa upuri, un viņš pienesa labāko, ko viņš spēja. Tas bija labākais, kas viņam bija izaudzis, vai ne? Kas tad bija nepareizi? Tas, ka viņš nepakļāvās tam, ko Dievs teica darīt. Kains centās iegūt taisnošanu caur darbiem, bet Ābels tika taisnots ticībā, un abi veica kādu darbu. Viens to darīja, kā pats uzskatīja par pareizu, bet otrs to darīja tā, kā Dievs to prasīja. Paklausība šeit pat nav svarīgākā. Jautājums ir, kāpēc tu paklausi un kam tu paklausi? Vai tu paklausi tam, ko Dievs saka, un pakļaujies tam, ko Dievs saka, vai arī tu dari to tādā veidā, kas tev šķiet labākais, jo citi taču tā dara, un tas noteikti šķiet daudz loģiskāk. Kāpēc, lai Kainām būtu jānogalina jērs? Viņam nebija nekādu darīšanu ar raitām, un piedevām tas bija ļoti asiņaini, un viņš pienesa pašu labāko, ko viņš varēja piedāvāt. Ziniet, ko Dievs nav ieinteresēts tanī labākajā, ko mēs esam gatavi piedāvāt. Viņam neinteresē tas labākais, ko mēs varam piedāvāt. Viņam interesē mūsu vēlēšanās pakļauties un uzticēties un paklausīt viņam ticībā. Tā ir taisnošana ticībā. Elena Vaita to skaisti pateica kādā no grāmatām. Viņa teica, mēs nevaram pārvērtēt vienkāršu ticību un bezierunu paklausību. Man tas patīk, vienkāršu ticību un bezierunu paklausību. Lift him up 139. lapas pusē. Mani draugi, šī iemesla dēļ es runāju par taisnošanu ticībā Jēzum Kristum. Es nezinu, kā varētu runāt par taisnošanu ticībā, nerunājot par to, kā Kristus bija taisnots ticībā. Tas ir vienīgais veids, ko es zinu, kas ir drošs. Un ja nu mēs jautājam, un ja mēs gribam vienkāršu atbildi, kā lai mēs zinām, ka Kristus bija taisnots ticībā, aizmirstiet par visām grāmatām, kas ir uzrakstītas. Es arī vienu esmu uzrakstījis, aizmirstiet visas tās, atgriezieties pie evaņģēlijiem, grāmatām laikmetu ilgas, domas par kalnu svētrunu, Kristus dzīve līdzībās, un atrodiet, kā Kristus varēja būt taisnots ticībā. Nolieciet visu citu malā, līdz tiekam galā ar šīm grāmatām, un atrodiet atbildi uz jautājumu, kā Kristus tika taisnots ticībā. Tā jūs nokļūsiet pie svaiga ūdens avotiem, un ne pie avotiem, kas iespējams ir piesārņoti. Tas ir mans labākais ieteikums, ko varu jums dot. Lai būtu taisnoti, ejiet pie Jēzus un tieciet taisnoti, jo viņš bija taisnots. Nolieksim galvas lūkšanā. Tēvs, lai Jēzus Kristus, mūsu glābējs, ir personīgs mūsu draugs, nevis tāls un promesošs, bet kas ir bijis mūsu ādā un saprot, kam mēs ejam cauri, kas sajūt mūsu sāpes un saprot mūsu kārdinājumu spēku un kas mums var palīdzēt. Viņš var mūs stiprināt, viņš var dot mums žēlastību, viņš ne tikai mums piedod, bet arī dod spēku. Un tā, Dievs, es lūdzu, lai Bībeles Kristus varētu būt Kristus mūsu sirdīs šodien. Jēzus vārdā. Āmen.